Trešdiena, 3. decembris, un šajā epizodē es gribēju parunāt un parādīt jums visu manu zeķu dzīvi. Un visa mana zeķu dzīve ir šis groziņš un šis plauktiņš. Tas ir viss, kas man uz doto brīdi pieder. Zeķu dzīves sekcijā. Es joprojām varu lepoties ar to, ka es neesmu nopirkusi nevienu gramu dzīves šogad. Man ir pietiekami daudz sadāvināts, bet nopirkusi es neesmu neko. Tāpēc es to Rūtas bingo vidējo lodziņu joprojām varu atķiksēt. Tā. Mazliet dažas zeķu dzīves ir interesantākas nekā citas, un par tām es gribu mazliet parunāt. Tas, kas plauktā, tās ir novita pārsvarā. 7 brāļi, 1 ar muminu, 3 regijas, 2 regijas, 2 regijas un 1 grunduls. Tās man stāv plauktā, un gribēdams nevaru tās adīt, jo tad plauktā būs caurums. Tad jāpērk dziela, lai ieliktu plauktā, lai plauktis kļūst skaisti, jo skaistumam jābūt, vai ne? Estetika un tādā garā. Bet baigi gribētos uzadīt, it īpaši tās zilās zeķes, jo gribējās uzadīt sev garas zeķes, bet ar 100 gramiem man nepietiks. Ar 100 gramiem un 50 gramiem papēdim un tik un tā nepietiks. To es nopirku Tallinā, Karneluksā pagājuši gadu. Tur bija, man izdevās atrast vēl tādu dzīvu, bet nebija tas same dialogs, un tonis mazliet atšķīrās. Es nezinu, kāpēc es to tikko pastāstīju, bet tās ir zeķu dzīves, kas, diemžēl, nevar aiztikt. Bet, kas man te pa virsmu ir? Sākšu laikam ar visvecāko. Šitā jau ir galīgi saspaidīta. Man ir lūk šāda šķeterīte no Dragonfly Dyes, hand-dyed in Norfolk. Tas ir Superwash BFL. Skatāt? Un nailons. Bella laine. Un vēl tāda nozīme. Šito es nopirku Norridžā, kad mēs ar draudzeni braucām ceļojumā. Tas aizsāka manu vēlmi vienmēr mēģināt apmeklēt kaut kādu dzīvu veikalu un nopirkt suvenīru dzīvu, ideālākajā variantā, kas tieši nāk no turienes. Un šitā ir tieši krāsota kaut kur tur. Tā ir mana pirmā suvenīra šķetere. Un es īstenībā nezinu, ko darīt ar tām suvenīru šķeterēm, jo es nezinu, vai tiešām grēks ir paturēt to šķeterē visu tās dzīvi, vai tomēr būtu jāda. Bet varbūt nāks kaut kāda īsais moments pienāks, un tad tas arī izadīsies, vai ne? Tā, pirmā mana suvenīra šķetere. Tālāk. Šitai, diemžēl, nav, bet bija. Interesanti. Labi, šī ir mana otrā suvenīra šķetere no mana ceļojuma uz Prāgu. Tā arī ir paškrāsota dzīve no kādas vietējās krāsotājas.
Principā man ļoti patīk šitās krāsu kombinācijas. Ļoti tāda jauka, maiga šķeterība. Ja pareizi atceros, vienkārši parastais superwash merino ar neilonu zeķu dzīve. Jā. Otra. Fona šitie skaņas. Tālāk man ir zeķu komplektiņš. Lūk šāds. Te ir 100 gramu šķeterīte un 20 gramu šķeterīte. Un nosaukums ir diezgan powerful. Es gulēju ar slepkavu. Neatceros, ka es to lasīju tajā brīdī, kad nopirku. Bet šito es nopirku Amsterdamā dzīvu festivālā. Man ir man? Vlogs par to. Nav nejauks, bet es vairs neatceros, ko esmu safilmējis par savā dzīvē. Bet jā. Jā, vēl viens suvenīrs. Tas arī ir no kaut kādas vietējās, man liekas, krāsotājs. Bet, jā. Tajā festivālā es vēl arī nopirku. Bet tas arī, principā, viss no manām tādām kārtīgajām suvenīru šķeterēm. Šitā ir Gazal Happy Feet. Tā arī nāk no Amsterdamas dzīvu festivāla. Šitin bija 50 gramu šķeteres kopā. Es pat nezināju, ka tās, es domāju, ka tā bija 100 gramu viena, bet, kad atpinu, izrādījās, ka 250. Vienu es jau izlietoju cepurē. Pagājušajā man tur bija tas bums ar long hat adīšanu, un šitā iederējās ļoti labi. Ļoti mīksta dzīve. Bet, jā, otru daļu paturēju kā pagaidām suvenīru, bet, jā, atkal, ja izdomāšu, kam tas vajadzīgs, noteikti adīšu. Tad man vēl ir lūk šāda, bet kaut kas ar šito ir noticis. Tā ir Gusto Wu, bet man liekas, tā ir saulē izbalējusi, jo tā ir gan zila, gan balta. Bet, ja es pareizi atceros, nav vēl brūna, bet tas, man liekas, ir vienkārši netīrs. Ja pareizi atceros, man liekas, tā bija vienkrāsaina. Bet vairs nav. Bet, iespējams, izmazgājot, atkal paliks vienkrāsaina. Kaut arī ne, šis pārāk gaišs. Es reāli neatceros. Bet šito es šitā nāca komplektā Strong Street Knits, taisīja kastes, dāvanu kastes, un tās man baigi patika, jo man patīk viss kastē. Un, jā, tā ir zeķu dzīve, un problēma ir arī tāda, ka mūsdienās man ir iepaticies vairāk adīt biezās zeķes, no 8-kārtīgās dzīves. Visu, protams, var turēt kopā, dubultā, bet arī viens iemesls, kāpēc es neesmu daudz ko izjadījusi. Bet pašā tāpēc, ka man caurums būs skapīti un man nepatiks tas. Tā kā jā, tā ir vēl viena. Un tad pēdējā random šķetere ir lūk šāda. Ja atmiņa mani neviļ, tā ir Legija, ko es pati nokrāsoju. Šito es krāsoju
kaut kad pirms dažiem gadiem un krāsoju es to kā dāvanu Līgai. Bet tā gadījās, ka tajā laikā mums bija kaķēni. Un kaķēniem ļoti, ļoti patika spēlēties ar dzīvu. Un kaut arī es centos visu nosargāt, es vienā brīdī aizmigu. Man bija diendusa. Un šitas stāvēja man blakus uz dīvāna. Un kaķēni nospēra man šos 4 un izpīckāja. Un rezultātā man ir pilna kaudze. Es pamanīju to, kad es atradu vēlreiz kūciņā, ka viņi pārkoda vairākus pavadienus, līdz ar ko, tādus 4 es vairs nevarēju nekam uzdāvināt. Kaut arī krāsojums, man liekas, viņai būtu baigi paticis. Tie ir viņas tumi. Sen jau doma ir uzstīt vismaz kūciņā, lai saprastu, cik man ir atsevišķu kūciņu, kā tas viss notiek. Bet vēl tā arī neesmu tikusi. Tā kā jā. Un tās ir manas tādas kaut kādā ziņā īpašās zeķu dzīves. Vēl, es aizmirsu parādīt. Vēl man ir šis te maisiņš. Un tas ir mans Ziemassvētku zeķu dzīves maisiņš. Man ir lūk šāda hobby zeķu dzīve. Par šito mēs parunāsim citā dienā, jo šitai drīz ir jāsāk tapt par zeķiem. Te man ir arī dekoratīvā tā dizaina mohēra no Jānis from Italy. Labi, šitas neteikšu, ka ir baigā zeķu dzīve, bet krāsas man lika to pielikt šeit klāt. Tātad man te ir kas tu bija? Drops? Kaut kāda dropscija. Ne kaut kāda, kaut kā, es nezinu, kura fābela. Kura ir zeķu dzīve dropsam, nezinu. Bet jā, šādas Ziemassvētku kombinācija. Tad man vēl ir pārpalikumi no Novitas Ziemassvētku dzīves. Pārpalikums no Knitcrate zeķu dzīves, tur ir spīdumiņš. Un 2 manis krāsotas un 4. Jā, bet par šito maisiņu un tagad sakupinājās. Par šito maisiņu mēs parunāsim citreiz. Lieku visu atpakaļ. Un pievēršamies groziņam. Tātad maisiņā, groziņā, man pārsvarā ir atlikumi. No pilnajām 4 man te ir tikai 2. Meloju. 3. Bet tās visas ir vienas firmas, un tā mums ir Lamana zeķu dzīve ar zīdu. Lūk šādās krāsņās. Jā, šitie ir diezgan veci kamolīši jau, bet šitos 2 es negribu tērēt zeķēs, jo man ir vēlme pielikt klāt. Man ir šitam jābūt džemperim. Jeb šitai dzīvē, tā ir tik maiga. Pilnīgi negribās zeķes. Plus atkal šitā ir plānā zeķu dzīve.
Bet es mūsdienās ēdu tikai un vienīgi, nu labi, es baigi pārspīlēju, bet pēdējā laikā, jā, man patīk ēdīt ar piezūdzīju, jo ātrāk sanāk. Bet jā, viss pārējais ir dažādākie pārpalikumi. Vienu lietu gan, man kauns, ka es nepieminēju iepriekšējā video par adventas kalendāriem, jo es nepieminēju savu foršāko adventas kalendāru, ko saņēmu pagājušajā gadu, pilnīgi negaidīti, jo tas bija paštaisīts adventas kalendārs no manas mīļās, es tikko nometu kamolu. Or did I? Nezinu. Jā. Līga apžēlojās par mani, jo man pagājušajā gadā nebija neviena oficiālā kalendāra. Un ko viņa izdarīja? Viņa man uztaisīja pati savu. No dažādiem viņas dzīvu atlikumiem. Un tur bija daudz visādu gardumu un dāvaniņu, un tas bija vienkārši fantastiski. Ļoti, ļoti iepriecināja mani. Un tāpēc man te ir arī ļoti daudz dažādu mazu maskamolīšu. Bet ļoti daudzus es esmu jau izadījusi gan zeķēs, gan cepurē, iespējams. Manuprāt. Jā. Bet, jā, no lielākajiem. Labrīt, Sunshine! Nē, tomēr nav vēl. Labrīt, Sunshine. Turpinām. Jā. Man ir pārsvarā šajā kastē lielākie pārpalikumi ir no West Yorkshire Spinners un viņu pašstrīpojošās zeķu dzīves. Un pirms es iepazinu Novitas 7 brāļus, kas ir manā uzturē labākā zeķu dzīve, šitā bija mana favorīta dzīve. Puki, puki! Es ceru, ka to dzird kamerā. Ok, tagad gan ir kaut kāds morning sunshine. Sometimes I feel like my son is bamboozling me all the time. Pie kā es paliku? Jā, tātad West Yorkshire Spinners. Labākā zeķu dzīve, četrkārtīgajā izpildījumā. Ļoti labi kalpo un ļoti smuks krāsas. Problēma tāda, ka man ir palicis pāri pa vienai, man tikai, es pirku pa vienai 4, un no katras esmu uzadījusi jau pa zeķu pāri, bet visnotaļ iespējams, ka es varu uzadīt vēl. Un no vairākiem es pat gribētu sev zeķi. Man liekas, viņš atbild, kad es sāku runāt. Ja es aizvaros, tad viņš arī aizvaros. Anyhow. Bet jā, no daudziem man nekas te pāri nepaliek. Un man bija tāda problēma, ka es domāju, ko man tagad darīt, kā man to visu izadīt. Jo ar strīpainajām ir mazliet grūtāk. Pašstrīpo. Sapratāt. Bet es sapratu, ka es tagad varu adīt arī mazas zeķītes. Man nevajag tikai lielas adīt. Tā kā es domāju, ka es varētu uzadīt kādas mazas zeķītes savam monstriņam fonā. Jo depes viņam visu laiku sals, tāpat kā man. Vot. Ļoti daudz ir visādi dubulto pārpalikumu. Ir pat šitāds šopelītis. Nesen adīju no tā zeķes. Ļoti forša, ja nemaldos, online zija, ko man Rūta uzdāvināja.
Un šitā es uzvedīju zeķes sev un vīram. Bet redz, vēl daudz palicis pāri. Ir vēl šitāda Regija. Sulīga zaļā tonī. Principā šitā ir jādzīvo pie Ziemassvētku. Jā. Bet, nu, jā, man liekas, arī bija tur, bet es izņēmu, lai pieliktu klāt. Jo es pagājuši gadu un šī gada sākumā citīgi mēģināju izdarīt visu savu zeķu dzīvu, smalko, liekot turot to 2 pavadienos, lai ātrāk uzvedītu. Un pagājuši gadu es tā uzvedīju diezgan daudz dāvanu Ziemassvētku, un tas bija baigi forši. Bet jā, tagad man bija palicis tik ļoti maz, ka es īsti nezināju, ko ar to iesākt. Un krāsas pilnībā, nesakrita ne ar ko, respektīvi bija grūti salikt kopā. Bet šodien man ienāca prātā tā doma, ka man ir mazas pēdiņas, kurām visdrīzākais ar šitiem atu pārpalikumiem pietiks nevienam vienveģu pārim. Un nav ko domāt par pieaugušo kājām. Tādām. Vot. Nu tāda, nezinu, cik vajadzīga epizode šodien. Bet tas bija vairāk priekš manis. Lai apskatītu, kas man ir. Un iziet cauri tā idejai par mazām deķītēm. Un vispār būtu vismaz kaut kādā brīdī jāpaņem atlases rokā šajā decembrī. Vēl to neesmu izdarījusi. Bet nekas. Labs nāk ar gaidīšanu, vai ne? Paldies, ka noskaties. Līdz nākamai random epizodei. Tā!